Esiet sveicināti! Šodien raidījumā turpināsim atskatīties uz pērn transporta un loģistikas nozarē iespēto. Sāksim ar Rīgas brīvostu. 15. gads bez šaubām Rīgas ostai nebija viegls, jo ģeopolitika un attiecīgi arī kravu apgrozījuma kritums bija visās ostās. Un mūsu galvenais pozitīvais rezultāts, kad mēs saglabājam šo tādu psiholoģisko 40 miljonu tonu pārkrauto kravu apjomu. Ja gadu atpakaļ tas bija 41, tad pa miljonu tonu tomēr Rīgas ostā ir mazāk pagājušo gadu. Ogas apmēram 400 000 tonnas mazāk, konteineri mazāk, kokmateriāli mazāk. Bet kā Baltijas jūras valstu osta mēs esam joprojām lielākā. Mūsu uz papēžiem min Klaipēda, tad Klaipēda no mums atpaliek par aptuveni 2 miljoniem tonu. Tā pašā laikā mēs rēķinamies, ka arī šis gads, un skatoties uz perspektīvu, mums ir ļoti būtisks tieši, lai saglabātu šo ostas multifunkcionalitāti. Jo, piemēram, minerālmēslu termināls, kurš tik jaunais uzbūvēts un kuram jauda bija 2 miljonu tonu, viņi arī pagājušajā gadā tieši 2 miljonu pārkrāva, drusciņi pat vairāk. Tas ir viņi iet uz maksimālo jaudu. Tā pašā laikā mēs saprotam, ka pie tās lielās konkurences, kur reizēm fotofinišs izšķir konkurenti un tarifs un vispārējo Rīgas ostai ļoti nopietni ir jādomā arī tālāk par šo padziļināšanu, lielo šo 60 000 Panamax apkalpošanu. Un otrs, kas ir varbūt pozitīvs, ir arī pasažieri. Tas, ka Tallinn Links noņēma vienu kuģi, un kas nozīmē to, ka būtībā uz pusi bija jāsarūk gan pasažieriem, gan kravām. Šobrīd jāsaka tā, ka tas ir kompensējies uz vienu kuģi, un attiecīgi mēs redzam, ka šis kritums ir pat mazāks par 30%. Tas nozīmē, ka ir intensīvi izmantots tas viens kuģis un ir saglabāta tā plūsma. Vai šogad kruīzu kuģu skaits, kas ienāks Rīgā, varētu palielināties? Kruīzu kuģi savus plāns apmēram 2 gadus priekšu fiksē, un tad viņi apstiprina šīs ienākšanas, kas ir. Šogad varētu būt apmēram tas pats skaitlis, ja nebūs kaut kāda peripētīs. Jebkurā gadījumā mums ir patīkami, ka Costa šie lielie 3000 pasažieru kuģi nāk iekšā Costa Pacific, kas pagājušo gadu bija nemaldos 7 ienācieni. Tas apliecina to, ka tās kruīzu kompānijas Rīgu jau redz kā vienu jau tādu pastāvīgu maršrutu vietu. Ventspils brīvostā strādājošie termināļi 2015. gadā pārkrāvuši 22,5 miljonus tonu kravu, kas ir par 4 miljoniem tonu mazāk nekā 2014. gadā. Iemesli kravu kritumam - akmeņogļu kravu izsīkums Baltic Coal terminālī, kur pārkraut nepilni 2 miljonu tonu ogļu. Ventspils naftas terminālī pārkrauta tikai 9,7 miljonu tonu naftas produktu. Turpina nīkuļot akciju sabiedrība Kālija Parks, kur 15. gada otrajā pusē nav apkalpots neviens kuģis, un kopējais kravu apgrozījums nieka 142 000 tonu. Salīdzinoši 2014. gadā Kālija Parkā tika pārkrauts teju 1,5 miljonus tonu kravu. Jāpiezīmē, ka vairāk termināļi Ventspils brīvostā ir audzējuši pārkrauto kravu apjomu, bet būtiskākais pieaugums ir pārvadāto pasažieru jomā, jo pērn sasniegts rekords - 105 403 pasažieri izmantojuši Ventspilī strādājošo prāmju satiksmes operatora Stena Line pakalpojumus. Ventspils šobrīd ir aktīvākais prāmju satiksmes mezgls Latvijā. Katru dienu prāmis kursē uz Nīneshamnas ostu Zviedrijā un vienreiz nedēļā uz Vācijas ostu Travemindi. Ventspils kursējušie prāmi ir orientēti uz Roro tipa kravu pārvadāšanu, tāpēc pērn transportētas 48 737 vieglās automašīnas un 70 443 kravas vienības 1,8 miljonu tonu apmērā. Vienīgā no Latvijas lielajām ostām, kas var lepoties ar kravu apjomu pieaugumu, ir Liepāja. Pērn Liepājā pārkrauts 5,6 miljonu tonnas kravu, kas ir otrais labākais rādītājs Liepājas brīvostas pastāvēšanas vēsturē. Maksimums tika sasniegts 2012. gadā, kad Vēja pilsētā pārkrāva 7,5 miljonus tonu dažādu kravu. Tomēr arī pērn sasniegtais tiek uzskatīts par ļoti labu rezultātu, jo arī Liepāja saskars ar tām pašām problēmām, kādas tās ir Rīgas un Ventspils ostām. Ģeopolitiskā situācija, Krievijas rubļa devalvācija līdzīgi ietekmē visas Baltijas valstu lielās ostas. Diemžēl nav attaisnojušās cerības, kas tika liktas uz Liepājas metalurga darbības atsākšanu un saražotās produkcijas transportēšanu caur ostu. Savukārt Liepājas veiksmes stāsta pamatā ir ostā strādājošo uzņēmēju elastība jaunu kravu piesaistē un pērnā gada graudu raža, jo Liepāja vēl no cariskās Krievijas laikiem ir nozīmīga labības produktu pārkraušanas vieta. Šogad pirmo reizi graudu tika pārkrauta atklātā jūrā, bet tas ir aktualizējis jautājumu arī par Liepājas ostas kuģu ceļu un piestātņu padziļināšanu, lai ostā varētu apkalpot kuģus ar maksimālo iegrimi, kāda tā ir iespējama Baltijas jūrā, kas ir vitāli svarīgi ostas konkurētspējas saglabāšanai. Tas šodien arī viss. Uz redzēšanos!